Klau, Ralf, tu šonadēļ esi diezgan brīvs, ne? Nu, baigi nē. Man savi plāni ar čomiem. Ko tu atkal gribi? Neko jau. Neko. Kādi tad tev tieši ir tie plāni? Spēlēs atkal spēles līdz vēlai naktī un pēc tam pusi dienas nogulēsi, ja? Nu, kas tev atkal nepatīk? Klau, Ralf, tu zini, šovakar pie kaimiņiem Jānis tā kā piestrādām. Nu, viņš nes viņiem tur preces no veikala un tā. Nu, sākumā tas viņam vienkārši bija kā tāds eksperiments, bet tagad sanāk tīri ok, tādu kabatas naudu nopelnīt. Un viņš ir tāds dzīvelīgs palicis. Jā, viņš pat man stāstīja, ka beidzot ir sajūta, ka kaut ko derīgu dara. Zini, manā laikā mēs jau 14 gados bietas lavējām un ar kravu ratiem braukājām pa pilsētu. Labi, negluži, bet domu jau tu saprati. Nu jā, labi, tāvā laikā. Man kaut kā nav pēkšņa vēlme bietas ravēt. Protams, tā ne jau uzreiz tur birste rati, bet tu zini, veikala īpašnieks vienkārši meklē kādu, kas šad un tad palīdz, krāmē plauktus, piekart cenu zīmes, pārvietot tur kaut kādas lietas, ko viņš nevar pacelt pats. Un zini, viņš teica, ja kāds pieteiksies, viņš 100 punkti paņemšot. Un es jau tā kā teicu, ka tu droši vien arī tā kā piestaigāsi. Ko? Tu jau pateici, ka es iešu? Nu, nē. Es tikai pieminēju, ka iespējams tu piestaigāsi. Un viņš tāpat piedāvā cepumus visiem, kas tur atnāk. Nu, mammu, es cepumus pats varu nopirkt. Un neesmu nekāds bērns. Bet par kādu naudu? Manis doto naudu. Beidzot būtu laiks pašam savu kabatas naudu nopelnīt. Jā, skrienu jau bietas ravēt. Tas man darīt nav ko. Kurš tev teica, ka tev jāiet bietes ravēt? Es taču teicu, ka veikalā var krāmēt plauktus. Un tu var tikai apskatīties pilnīgi bez jebkādām saistībām, Ralf. Viņš vienmēr smaida un parāda, ko tieši vajag izdarīt. Vienkārši aizej aprunāties, un tas viss. Jā, zini, vakar galvniecībā es satiku tavu klases biedru Kristapu. Viņš tad jau labu laiku strādājot, esot ļoti priecīgs un varot kādu kapeiku nopelnīt. Viņš sācis krāt naudu tam, kā viņu sauc, rollerim. Viņš pats izbrīnījies, cik forši. Kristaps? Jā. Viņš vienmēr smējās par citiem, kuri teica, ka kaut ko piestrādā. Nezinu. Un pagājušo gadu Jānis strādāja Maksimā, par viņu vēl tagad smējās. Redzi, cilvēki maina domas. Pat viņš. Un neviens jau neteica, ka tev jāsēž pie kases. Vienkārši palīdzi. Tā kā tu reiz palīdzēji vecmāmiņai garāžā sakārtot tās kastes. Tu atceries, cik tev tas ātri, raiti aizgāja? Tu taču esi īsts organizēšanas meistars. Atceries, manā darbnīcā pat tu mēģi sakārtot instrumentus pēc krāsām un izmēriem. Nu jā, bet tev tur viss bija hausā. Man kaitināja, ka es tur neko nevaru atrast, tad, kad man vajadzēja. Nu, redzi, tāpat arī veikalā. Viņam vienkārši vajag kādu, kurš mazliet palīdz salikt lietas īstajās vietās, tā kā nav nekas baigi jau nu grūts. Klau, tu zināji, Agata no 11. klases arī tur mēdz tā kā dažreiz palīdzēt. Viņa pat esot uzrakstījusi, kā sauc to, eseju karjeras nedēļā par šo darbiņu. Skolotāja vecāku sapulcē baigi izlielīja viņu. Agate, viņa tur strādā? Nu jā, viņa strādā. Es jau zinu, ka tev viņa, Ralf, patīk. Veiklā es varēs iet kopā strādāt. Mammu, beidz. Un viņa teica, starp citu, ka tas iemāca atbildību, dienas ritmu. Viņa pat esot blakus veikalā aizgājusi uz citu interviju un tur pateikusi, jā,
Man ir pieredze veikalā. Sākumā neesot gribējuši tā kā viņu vispār ņemt, neuztvēra nopietni, bet tad, kad viņa to pateica, pilnīgi citādāk sākuši skatīties. Nu, ja, nu tas ir tas neoficiālais dzīves CV, par ko mēs jau esam runājuši. Viena mazliet, un tu esi citā līmenī. Nemaz nerunājot par to, kā tas izklausās. Es piestrādāju. Pat Profenēs uzņemšanas komisijas to ņem vērā. Jā, un ja tev nepatiks, tad tu vienkārši neej vēlreiz. Tiešām. Tur nav nekāds līgums ne uz 5 gadiem, ne uz mūžu, tā nav laulība. Bet ja man patīk, viņam būs sava vieta, sava bāze, un vēl tie garšīgie cepumi. Vienmēr cepumi. Nu, rīt varētu jau taisījos iet uz veikalu. Varu paskatīties. Cepumi jau vienmēr var apēst. Nu tieši tā. Tas ir kā atvērt durvis, paskatīties un izlemt, vai tu gribi ienākt. Nu, nesāc savas gudrās runas. Es taču teicu, ka aiziešu. Labs sākums. Un rīt no rīta, ja tu gribi, es tev aiziešu līdzi. Man tāpat vajag nopirkt kafiju, māsai konfektes, maizi. Ja gribi, es arī tev varu piesakt. Nu, ja nu gribējies pateikt nē, vienmēr ir iespēja paiet malā. Nu, man taču nevajag nekāds bērnu auklis. Pats varu aiziet. Labi. Sapratām. Es tagad varu iet kompi spēlēt? Labi, bet apsolīt aiziet. Aiziet. Kompi tikai, ja trauks esi nomazgājis. Noteikti.